Sveiki visiem Aizkraukles novada svētkos! Ar jums šodien kopā ir Aizkraukles reģionālais medijs Staburaks un es, Agita Grīnvalda Iruka. Un šī diena tiek atklāta ar ļoti skaistu svētku gājienu. Es esmu jau pašā pilsētas centrā un gājiens jau tuvojās. Gājienu šodien varēsiet vērot kopā ar mums tiešraidē. Neierasti, bet gājienu priekšā šogad mums ir 3 skaistas jātnieces, un gājienu ievada biedrības sporta klubs Salstare 2001 un biedrība Equus Amicus. Un 3 skaistās jātnieces ir Jogita Baltmane ar zirgu Lefo, Jolanta Rotberga ar simfoniju un Laura Čaunāne ar Casablanku. Neliels satraukums var redzēt ir zirdziņiem, tomēr troksnis skatītāji, tāds svinīgs brīdis. Tālāk mēs redzam karogu rindu. Vakar Aizkraukles novada domas priekšā jaunajos karogu mastos arī tika pacelti vairāku valstu karogi, jo pie mums ir atbraukuši ciemiņi no dažādām mūsu sadraudzības valstīm. Tas ir no Lietuvas, no Ungārijas, no Polijas un no Ukrainas. Aizkraukles novada domas vadība, protams, pašā priekšgalā. Aizkraukles novada domas priekšsēdētājs Leons Līdums, viņa vietnieks Dainis Vingris un citas atbildīgas amatpersonas. Mūsu draugi no dažādām sadraudzības valstīm. Un muzikālo noformējumu šogad gājienā veido Dixieland Sonny Grovey Dixie, kura vadītājs ir Jānis Retenājs. Tas ir viens no vadošajiem un profesionālākajiem šāda stila mūzikas kolektīviem Latvijā. Nākamo mēs redzam sociālo dienestu ar tā vadītāju Edvardu Pāvulēnu. Aiz viņiem nāk Aizkraukles novada vidusskola un direktore Zita Steinberga. Aiz Aizkraukles novada vidusskolas nāk Aizkraukles novada sporta skola un tās direktors Kaspars Židovs ar dažādu grupu audzēkļiem. Sveicinam sporta skolu! Sportisks gājiena turpinājums Aizkraukles sporta centrs ar saviem sportistiem karogu un vadītājs Valdis Padoms un spēka vīrs Dīdzis Vērziņš. Kā arī klubi, kas pārstāv dažādas aktivitātes un darbojās sporta centrā. Baleta studija, futbola klubs, Mamanet un Veinam. Aizkraukles dzirksteles komanda ar karogu nāk. Jauns sporta veids nesen ienācis Latvijā un arī Aizkraukles novadā vairākas komandas izveidojušās aktīvi darbojās. Sporta klubs Veina. Nākamie dzelteni zaļos krekliņos nāk bērndārs Zīlīte un tā vadītāja Liena Bešmenova. Uzgavilēsim bērndārzam Zīlīte. Dāmas skaistajos tērpos ir Aizkraukles kultūras centra senioru kolektīvs Maļinovī Zvon. Dāmas vienmēr krāšņos tērpos priecē mūs koncertos. Nākamie ir mazie dejotāji no Aizkraukles kultūras centra, kolektīvs Aizkrauklēni un grupas vadītāja Arīna Kurečkina. Pamājam mazajiem dejotājiem. Un tur pavisam mazi ķipari nāk. Tie droši vien ir visjaunākie dejotāji kultūras centrā. Aiz mazajiem dejotājiem nāk muzikanti Aizkraukles Pētera Barisona muzikas skola un direktore Daina Laganauska. Savukārt aiz muzikas skolas ir Aizkraukles mākslas skola, tās direktori Anita Ostrausku. Aiz mākslas skolas te
seko folkloras kopa Dimti un tās vadītājs Jānis Ostrauskis. Un tad jau vesela rinda ar skrīveru dejotājiem. Vidējās paudzes deju kolektīvs Dzēse, jauniešu deju kolektīvs Dišsusuri, abu kolektīvu vadītāji ir Gita Skudra. Dzēse šī gada pavasarī ar skaistu jubilejas koncertu ieskandināja savu 21. sezonu. Nākamais ir Iršu, vidējās paudzes deju kolektīvs un vadītāja Ilona Ūdre. Tas ir dibināts 91. gada oktobrī, un, ja vēstures ieraksti nemelo, tad šoruden svinēs 35 gadu jubileju. Sveiciens Iršu dejotājiem! Klintaines pagasta sieviešu vokālais ansamblis Dzirnes un vadītāja Sigita Vilkaplātere. Uz Gavilam dzirnām! Jaunielgavieši kuplā skaitā. Šeit apvienojušies dažādu iestāžu un kolektīvu pārstāvji. Bibliotekas, skolas, kultūras centri, amatieru mākslas kolektīvi, pašvaldības darbinieki. Jaunielgavas apvienība kuplā skaitā. Un, protams, Jaunielgavas simbols, lauva un burvīgās kultūras centra meitenes. Skrīveru sociālās aprūpes centrs Ziedugravas. Mūsdienu deju kolektīvs Sanīvī un vadītāja Sanita Martiņenko. Studijas audzēkņu pasniedzēja regulāri papildina savu pieredzi piedaloties gan vietējos pasākumos, gan uzstājoties arī plašāka mēroga pasākumos Rīgā un citās Latvijas pilsētās. Vienīgais uzņēmums, kas šogad pievienojies gājienam, ir Aizkraukles ūdens. Uzgavilēsim mūsu ūdens saimniecības pārstāvjiem. Varam apskatīt arī viņu tehniku. Svētku gājiens šobrīd dodās uz Aizkraukles kultūras centru, un tur būs atklāšanas koncerts un dažādas radošās aktivitātes. Pasākumi notiks visas dienas garumā dažādās pilsētas vietās. Jau 11. pie kultūras nama būs svētku atklāšanas koncerts, kurā uzstāsies Aizkraukles pašdarbības kolektīvi. Tad pie mākslas skolas būs suņu izstāde pilsētas centrālajā laukumā, dažādu operatīvo un militāro dienestu informatīvās teltis un tehnika. Pie jauniešu centra būs arī rotaļīgas un interesantas tikšanās ar sunīšiem. 12. kultūras centrā mazajā zālē būs mazulīšu sveikšana, velo parkā ģimeņu sporta svētki. Sekojiet līdzi un apmeklējiet šodien visus pasākumus. Kopā ar jums bija reģionālais medijs Staburaks un Agita Grīnvalda Iruka. Uz tikšanos!